Nu, viņa šovakar var kļūt tikai par divkārtoju Eiropas čempionu šajā distancē. Viņa uzvarēja Minhenē pirms 2 gadiem. Kur viņi skrēja gan 400, gan 400 metru barjeru un abās šajās disciplīnās uzvarēja. Itālijas sportiste Aimida Faloronso. Viņa būs 2. celiņā. Pasaules čempionātā pērn viņa izcīnījis 6. vietu, arī skrējas Olimpisko spēļu finālā. Personiskais rekords ir ātrāks par 54 sekundēm, un šo sezonu 54-52. Trešajā celiņā Portugāles sportiste Binta Diallo. Šo sezonu 54-65. Čehijas sportiste Nikoleta Jičova. Šo sezonu noskrējusi personisko rekordu 54-59. Norvēģiete Line Klostere. Šo sezonu 54-56, personiskais rekords 53-91. Un Femke Bola, Eiropas rekordiste. Šo sezonu 53-07, bet viņas personiskais rekords 51-45. 7. celiņā būs francūziete Luīze Maravāla. Viņa pērn Eiropas U23 čempionātā izcīnījis sudraba medaļu. 22 gadu šai sportistei. Lielbritānijas pārstāv Līna Nilsene. Šogad pasaules čempionātā telpās ar savu komandu izcīnīja bronzas medaļu 4x400 metru stafetē. Un vēl viena Nīderlandes sportiste Katelīna Pītersa. Skrējusi 54-30, un visām sportistēm šo sezonu, izņemot Femke Bola, saku 54-31 labākais, 54-65 sliktākais, 30 daļās līdzvērtīgi rezultāti. Nu, Femke Bola, līdzīgi kā Karstens Varholms, krietni pārāka pēc rezultātu, un es domāju, arī finišā tā būs. Nu, to, ka būs jaunas sezonas labākais rezultāts Eiropā, un to, ka rezultātam vajadzētu būt zem 53 sekundēm, es domāju, mēs esam diezgan droši ar tevi, Ieva, vai ne? Nu, tādas sajūtas ir jāatzīst. Sajūtas ir, ka tā vajadzētu būt, bet vai būs sezonas labākais rezultāts pasaulē? Tas šobrīd pieder amerikānieties Sidnejai Maklaflinai Levronai, kura pavisam nesen 31. maijā Atlantā šo distanci noskrēja 52,70 sekundēs. Femke Bolai piederošais čempionāta rekords ir 52,67. Vai redzēsim vēl vienu čempionāta rekorda labojumu? Paliek neliela intriga mums pašiem. Jā, protams. Nu, Femke viena medaļa šajā Eiropas čempionātā jau ir. Bronza 4x400 jauktajā stafetē. Un galvenā favorīta Femke Bola pa 6. celiņu. Redzam arī apakšējā kreisajā stūrī, kas ir favorīta Bola. Tā arī ir. Otrā šobrīd pēc rezultātiem, pēc pārvarētās barjeras ir norvēģiete. Klostere. Pirmā intriga, ar kādu rezultātu uzvarēs Femke Bola un kas cīnīs 2. un 3. vietu. Nu jā, te jautājums nevis vai uzvarēs, bet ar kādu rezultātu uzvarēs. Nu, tas šobrīd ir skaidrs. Cīņa notiek par 2. un 3. pozīciju. Femke Bola kļūs par divkārtēju Eiropas čempionu 400 metru barjeru skrējienā. Kā otrā liekas francūziet un trešā vēl viena Nīderlandes sportista. 52-50 jauns čempionāta rekords ir. Un sezonas labākais rezultāts pasaulē. Femke Bola 52-49. Precizējot, fantastisks sniegums. Un vēl jau nav un faktiski bez konkurences.
ārpus konkurences. Nu, tā, ka... Gribās redzēt viņu vienā skrejceļā līdzās ar Sidniju Maklafinu, tad mēs redzēsim Olimpiskajās spēlēs, bet jā, apsveicām Femke Boll ar uzvaru. Arī Francijas pārstāvu pārsteidza Luīze Marvala, 22 gadi tikai šai sportistei. Un vēl viena Nīderlandes skrejēja Katalīna Pītersa izcīna 3. vietu. Jā, 2 medaļas Nīderlandē šajā skrejienā, bet Femke Boll pierāda, ka šobrīd viņai vismaz Eiropā konkurence šajā disciplīnā nav. Un nevelti, kā jau teicām, pēdējos 2 gadus pēc kārtas viņa ir atzīta par Eiropas gada vieglatlēti. Un arī šogad es domāju, ka būs viena no galvenajām pretendentēm. Nu, redzēsim, protams, ko viņi parādīs Olimpiskajās spēlēs. Bet nu, Eiropā vismaz viņas pārsvars šajā disciplīnā ir joprojām nospiedoši. Jā, nu, daudz arī šajā sezonā vairākas lietas viņi ir pamainījis savā soļu skaitā starp barjerām un redzam, ka tas nes rezultātu. Pirmajā startā pat redzējām, ka nedaudz bija daži misēkļi, bet var redzēt, ka ar katru skrējienu viņi skrien tikai ātrāk. Nu, Ieva, atzīmēsim vēl vienu niansi. Tad pirmais rezultāts, ko viņi sasniedz Stokholmā šosezon, 53:07, ir visu laiku ātrākais sezonas ievads šajā distancē viņas karjeras laikā. Tas jau arī par kaut ko liecina. Protams, jo, kas teicu, nomainījis soļus un ar visu samazinājis soļus starp skrienot starp barjerām, tad mazāk soļiem viņi skrien. Un Stokholmā skrienot var redzēt, ka viņi satipināja dažās vietās, un tad vēl nebija uzķērus to tehnisko izpildījumu, kā pielāgot savu skrējienu, lai nav šāda satipināšana jāveic. Un tāpēc tas rezultāts salīdzinoši pieticīgs ar šodien noskrieto, bet jebkurā gadījumā ļoti augstsvērtīgs. Un tas, ka viņi ir ļoti ātri, to jau apliecina arī